Ja katram valsts iedzīvotājiem varam sameklēt 10 kvadrātmetrus straujticis, neviena attīrīšanas iekārta mums nebūs vajadzīga. Daba visu paveiks pati. Tā par pusguļojošo krāču lomu dabā saka Andris Urtāns. Vasara. Upes sasilušās straujticis ir kodolreaktors. Zivju olas, kukaiņu olas ir tie kodoli. Kāpuri to uzpeldošās kūniņas, kuras mušķi makšķernieki sauc par pupām, mirušie kukaiņi, zivju mazuļi, lielās zivis, drifta kukaiņi, kur ātri iedzīvojas katrā brīvā spraugā vai plēsumā, tie ir tie reaktori. Iemēr tolas straumē, vēlas visi, jo strauma ir dzīvība. Tādā nāk bebrs. Lielais konstruktors Latvijā melorātoru darbus vairāk nekā 10 000 upītēs un uz trautos turpina pēc saviem ieskatiem. Pamats – grāvis, fermentējas, bebraini rūkst, pūst, maitā ūdeni no zivju viedokļa. Koks nonācis tādā pārplūdumā lūko izdzīvot, atver lapu, atvārsnītes un dienā caur sevi gaisa aiztvaiko vairākus kubikmetrus ūdens. Rezultāts šķiet neticams. Upes lejtecē ir mazāk ūdens kā augštecē. No mugurpuses līdzīgs pīknābim, vai ne? Ģimenes cilvēks, veģetārietis, skarbs, bet gādīgs, līdz aizpeld pa gaisu. Ūdrs Bebra ezerā. Lai dabūtu ēdamo, medībās kombinē duļķošanu, baidīšanu, burbuļu sienas radīšanu. Kad medību niriens beidzas, parasti medījums rokā gan vēži, vardas, zivis un ciltiņas. Prāsmīgs barības piramīdas virsotnes iedzīvotājs, skaists un elegants mednieks. Kad vēders pilns, tās laiski pārvēršas par koku un nav atrodams. Lielas zivis. Upītē radušās no ikra. Paaugušās, tad uz jūru. Jūrā izlolotas instinktu vilktas atpakaļ uz dzimtajām vietām noslēgt nebeidzamo dzīves ciklu. Var nārstot 2 vai pat 3 reizes. Iedomājies, cik gudrības ir tādā ikrā. Tēmiņam un lasim nav roku. Brieztošo mantību jākustina lecot ārā no ūdens vai cilājoties, it kā bāžot degunu ārā no ūdens. Kad kāzām gatavi, metas straujās oļainās vietās uz sāna un veido berzes, žviras, rušekļus, kā nu kurā vietā tos sauc. Mamīte pavērtīja akmeņus, straumi panestos leip un veidojas Ligzdas kalns. Bet bedrē straumes spiediens ir tāds, ka var gulēt nekustoties. Un, kad duka, atkal uzprišināties uz sānu metoties. Spiespurts tēviņš iepuš sēklu, apaugļot cikars lipīgs, starp akmeņiem apskalotajā straumes uzkalniņā, kā daudz dzīvokļu mājā, ielīp un tā arī paliek. Ārā līdīs jau kā maza zivtiņa, martā, aprīlī. Ja tā padomā, arī cilvēki dažreiz izvēlas dzemdības ūdenī. Piedzimst tāds bērniņš ar labāku saprašanos ar ūdeni, būs viegli dzīvot.